Samērā bieži ir šie jautājumi par to, kā atrast atšķirības starp sarakstiem. Un šeit ir tāds improvizēts saraksts ar pilsētām un pilsētu identifikatoriem, un viņi tā kā uz aci varētu šķist līdzīgi, ir 59 it kā ID, bet mēs redzam, ka visticamāk arī, ka tur nav. Un te arī var ieskicēt, ka, piemēram, šeit var just, ka te piecinieka nav pa vidu, bet šeit savukārt piecinieks ir, bet nav sešinieka. Ja? Līdz ar to kaut kas iztrūks, kaut kas nav, un tā arī tālāk uzreiz sarakstā ir, uz aci, ja tā kā skatās, to acis ietrenēta, protams, un līdz ar to mēs redzam, kur 18. trūkst, šeit savukārt 18. ir, bet izskatās, kur 16. ieraksta nav. Līdz ar to ir jāatrod visi tie ieraksti, kuri trūkst, un vēlams sagatavot kopīgu vienu sarakstu. Lūdzu, tad ar kādām metodēm pieiet pie šī uzdevuma. Viens no veidiem ir izmantot veco labo VLOOKUP funkciju vai arī šī brīža alternatīva XLOOKUP. Tā kā abas divas variants. Jēga, doma ir šāda. Ja mēs meklētu vai nu pilsētas identifikātoru vai ainažu pilsētas nosaukumu šajos te sarakstos un atgrieztu rezultātā vai nu šo pašu ID vai pilsētu, mēs saņemtu it kā maznozīmīgu rezultātu, proti šo pašu pilsētas nosaukumu saņemt rezultātā. Tomēr tur, kur šīs pilsētas nebūs, mēs saņemsim kļūdu. Nu, kā tas izskatās? Tātad uzmeklējumā vērtība, ja sāksim ar šādu te vienkāršo logu, uzmeklējumā vērtība ir šis te pilsētas identifikators vai pilsēta, kas jums labāk tīk. Meklējam viņu. Apgabals, kurā to meklēt, būs, atkal izdarīsim, lai ir vienkāršāk, meklēsim šo te kolonu, lai nav jāpievieno dolārzīmes, jeb absolūtās relatīvās references jāizmanto. Kolonas numurs šajā gadījumā viltīgi tiekam izmantot pirmā kolona, jeb tā pati vienīgā kolona, kurā mums ir rezultāts, vai arī, ja mēs faktiski būtu mazliet prātīgāki, ja mēs iezīmētu šeit divas kolonas un šeit ņemtu otro kolonu, tad mēs redzētu to pilsētas nosaukumu. Un range lookup, jeb sakrītošu vai nesakrītošu vērtību, tad mēs gribam, lai būtu precīzi sakritība, lai atrastu to rezultātu, kuru mums vajag. False vai 0 šeit varam rakstīt. OK, spiežam OK, tālāk dubultais klikšķis braucam līdz leju un redzam jau vairākas pozīcijas, kuras pilsētas nav atrastas. Super, viens no variantiem ir šāds. Ja šo pašu procesu darīt ar XLOOKUP funkciju, tad tā darbība ļoti līdzīga, tad uzmeklējumā vērtība būs vai nu šis ID vai nu pilsētas nosaukums. Tālāk dodamies uz šo konkrēto kolonu, kurā ir attiecīgais identifikators, kuru mēs meklējam, un dodos uz Return Array, skatāmies, hops, atgriežamies, būs šī te pilsētas nosaukums. XLOOKUP gadījumā mums ir iespēja arī šeit pierakstīt, ko darīt, ja tā šī pilsēta nav atrasta. Mēs varam uzrakstīt, teiksim tā, izsaukumzīme nav atrasts. Ja, tātad trūkst ieraksts, ja, šāds te. Viss, ja, tātad čik, 3 zīmītes, nu, kā nu kuram gribās. Tā, redzēt, kā es te saspiežu ātri, ja, tās zīmes. Tagad tā, nē, lūk šādi te. Tātad mēs arī ātri varēsim redzēt to pašu rezultātu, tikai šeit nerādīs kļūdu, bet rādīs nav atrasts. Super. Lūk, ir gatavi rezultāti. To pašu varam darīt arī uz otru pusi. Un kāpēc uz otru pusi? Tāpēc, ka, ja vienā sarakstā kaut kas ir vai kaut kas nav, mēs abas divas puses varam salīdzināt. Šeit ņemsim XLOOKUP uzreiz, meklējam šo ID. Otrā sarakstā šī pati ID kolona. Atgriežamies, rezultāts būs pilsētas kolona. Un, ja nav atrasts, tad ierakstīsim tieši to pašu, ko rakstījām iepriekš. Tā, nu, lūgums atļaut man ievadīt. Ja video rakstot šādas lietas dažkārt notiek, nav atrasts. Ja. Uzlaisīsim tās arī izsaukuma zīmes un šādi te. Tas man tā kā patiktu labāk. Un spiežam atkal dubulto klikšķi šeit stūrītī. Lūk, kur šīs visas pozīcijas nav atrastas. Tagad jautājums, kā apvienot viņus vienā sarakstā. Un metodas ir dažādas, un tam var pieiet ļoti primitīvi un ļoti vienkārši atzīmēt visus ierakstus, turot kontrolu taustiņu, kuri nav atrasti, un ja tie ir šādi kā 5 mūsu gadījumā, tad tas, protams, ka ir iespējams, bet tik līdz viņu būs vairāk, un Ctrl+C, Ctrl+V, teiksim, mēs šeit viņu varētu iekopēt, ielīmēt, rūk, visi ieraksti ir,
un šobrīd visiem vairs nevienā nav tā, ka nebūtu atrasts. Šis nav produktīvi, ja tev ierakstu skaits ir ļoti daudz, tāpēc mēs liksim atpakaļ, undo, Ctrl+Z. Un otru variantu izmantot filtra funkcionalitāti. Piemēram, filtrējot šādi iezīmējam visu apgabalu, liekam virsū data filter, nākam uz šo te pozīciju un spiežam, mēs tā esam priekšā, mana bilde priekšā, acīm redzot, neļauj tik galā ar šo filtrēšanu. Labi, pabraucam šādi, kur esam un atzīmējam nav atrasts. Spiež OK, ir šīs te 5 pozīcijas, Ctrl+C, viss ir kārtībā, jāatrod kāda tuvākā vieta apakšā un kur viss parādās, viss tiek atrasts. Filtru noņemam nost, paskatāmies, kā izskatās. Jā, saraksts, kur ir papildināts ar visām jaunajām pozīcijām. Forši. Trešais veids, kā to izdarīt, ir apvienot sarakstus abus divus kopā un atlasīt tikai unikālas vērtības. Un kā to darīt? Varam paņemt šo pašu sarakstu, visu nokopēt. Es darīšu ar kopēšanu, tāpēc, lai mums paliek pierakstīts visi soļi. Lūk, šādi te ielīmēju. Ņemu šo otru sarakstu, dodamies līdz lejai, Ctrl+C, atpakaļ un lieku apakšā otru sarakstu. Un tagad, lai no šī saraksta izgūtu unikālas vērtības, izmantošu funkcionalitāti, kas atrodas zem sadaļas data. Šī pati remove duplicates, jeb noņem duplikātu vērtības, atzīmē, vai sarakstam ir galvenes vai nē, šajā gadījumā, lūk, viņas ir. Pilsētas ID un pilsēta, abas divas atstāja iezīmētas, un Excel uzreiz parāda, ka 49 duplikātu vērtības tika noņemtas, 59 unikālas vērtības atstāts. Un lūk, ir apvienots saraksts ar visām darbībām. Nu, ir arī dinamisko apgabalu funkcijas un vēl visādi darbības, ar ko mēs varētu tikt galā. To šoreiz varbūt arī ne. Tātad, kopumā, lai atrastu trūkstošās vērtības vienā vai otrā sarakstā, varam izmantot VLOOKUP, XLOOKUP funkcijas, lai atrastu, vai šī vērtība atrodas otrā tabulā. Savukārt, lai sarakstus apvienotu, saliekam viņus kopā, izņemam ārā duplikātu vērtības, vai arī pievienojam trūkstošās vērtības šim konkrētajam sarakstam klāt. Tik vienkārši tas ir.